3 mēnešus ilga darbi pie maģistrālā kanalizācijas kolektora rekonstrukcijas, kura kopējais garums pārsniedz 1 kilometru. Pirms rekonstrukcijas tika veikta rūpīga inspekcija, izmantojot videokameras, lai precīzi novērtētu šī būtiskā infrastruktūras posma tehnisko stāvokli. Kolektors ir nozīmīga daļa visas kanalizācijas sistēmas darbībā, tāpēc tā uzturēšana un atjaunošana bija īpaši svarīga. Tas ir kanalizācijas caurļvads, kas savieno faktiski mums Pārventas pusē, novadumā notekūdeņus no Ventas kreisā krasta ar mūsu sūkņu staciju Muitas ielā. Tātad tas ir, var teikt, viens no mūsu galvenajiem pilsētas kanalizācijas caurļvadiem, jo viņš būtībā apkalpo visu pilsētas kreiso pusi. Ja. Pirms rekonstrukcijas kolektors bija kalpojis vairāk nekā 50 gadus. Laika gaitā tā tehniskais stāvoklis bija būtiski pasliktinājies. Šanas darbi bija kritiski nepieciešami, lai novērstu iespējamos ekoloģiskos un avārijas riskus. Remonts tika veikts izmantojot sanācijas metodi, kas ļauj kolektoru atjaunot bez zemes rakšanas darbiem un ceļu seguma bojāšanas, kā arī bez būtiskas ietekmes uz transporta kustību pilsētā. Pienāca tas brīdis, kad vairāk īsti mēs laikam gaidīt nebijām gatavi, ja, ņemot vērā, ka, teiksim, šādu kolektoru bojājums, ja, viņš varētu izraisīt diezgan nopietnas sekas pilsētā ar kanalizācijas novadīšanu. Kolektoru mēs atjaunojām ar odeļiešanas metodi, pat cik viņš ir ļoti lielā dziļumā, tad tas kolektors atrodas 4 metru dziļumā, un pie sūkņu stācijas viņa dziļums ir gandrīz 6 metri. Un atklāt metodi, teiksim, tāds darbs veikt būtu ļoti sarežģīti un šaurai ļoti dārgi. Un tad tika pieņēmis lēmums, jā, ka mēs šo kolektoru tīrījām un viņam veicam tos darbs ar odeļiešanas metodi. Sanācija ir mūsdienīga metode, kuras laikā vecajā caurulē ievada īpaši elastīgu oderēju. Pēc ievietošanas tas tiek izplasts speciāli apstrādāts līdz sacietē un pārvēršas par jaunu, izturīgu kanālu, kas turpmāk nodrošina drošu un hermetisku notekūdeņu plūsmu. Kolektors tika izoderēts ar jaunu cauruli, var teikt, jā, un kas ievilkti vecajā caurulē. No iekšpuses. No iekšpuses, jā, izveidojot, var teikt, jaunu kolektoru. Veiktos darbus īstenoja uzņēmums Arslef Baltika. Rezultātā atjaunotais kolektors varēs kalpot vismaz nākamos 50 gadus. Tas ir pilnībā hermetisks, līdz ar to novērsts risks, ka kanalizācijas saturs varētu nonākt apkārtējā vidē. Iedzīvotāju ieguvums ir tas, ka jā, mēs faktiski esam nodrošinājuši šī kanalizācijas caurulē darbības drošumu. Jā, jo tas, kā es teicu, jā, šī kanalizācijas bojājuma rezultātā tās sekas būtu diezgan graujošas, jo tādā dziļumā veikt remonta darbs un veikt momentānu, teiksim, problēmu novēršanu ir ļoti sarežģīti. Jā. Teiksim, tas prasīja liels sagatavošanās periodu un būtībā, ja tas kolektors iziet no ieviņas, tas būtu nozīmē to, ka visa pilsētas puse notekūdeņi nokļūtu vienkārši Ventas upē. Jā. Vienlaikus ar kolektoru rekonstrukciju tika veikti darbi arī kanalizācijas atjaunošanā, kas vēl vairāk palielināja sistēmas drošību un ilgtspējīgu darbību nākotnē.